Nu, kā saucās tā Štirpska plesa. Jā, kāpjam kalnā. Ezeriņš. Īsienos mākoņos. Tramplīns. Un stunda 20 no ezeriņa. Kāpiens. Ot tā. Kāpiens. Kāpiens. Jā. Tur kaut kur mākoņi sākās. Skatīsimies, cik tālu iesim. Esam pakāpušies minūtes 20. Vēl stunda. Reku mēs kāpjam. Tad ar riteņiem brauc pa akmeņiem lejā. Visa zeme mums pie kājām. Ir tālumā vodopads Skok, kur mēs bijām 2 gadus atpakaļ. Jāapskatās tad bildēs, kurš tas īsti ir. Tagad mēs kāpsim uz šitādi kalnu augšā. Ko mēs tur redzēsim? Pagaidām ir, kā redzams, miglātīts. Jo miglas mums te netrūkst. Tāda ir tā ielē, kur mēs gājām 2 gadus atpakaļ. Viens te odziņas lasa krūmiņos. Mēs esam Reku kalnā. Mākoņu maliņa te ir. Reku mākoņi pacēlājas. Un te jau laikam mākoņi tur kaut kur beidzās. Pacēlāja maršruts. Esam uzkāpuši līdz vietai, kur beidzās kabērceļš. Mēs sākām tur no tā ezera. Nā, kur iesim tālāk? Kur esam galā. Kur troses beidzās. Tālāk var iet ar kājām vēl augstāk. Ko mēs darīsim, vēl nav zināms. Štirpska, kā šitā iet sauc? Pie Štirpska plesa. Hata predsadlīns. Tā virsotne, ko mēs gribam uzkāpt, ir Solīns. Šitas ir, tā hata zem tā Solīnsko. Hata Soliško. Jā, un tur var uzkāpt kalnā. Mēs pašlaik esam restorānā un sēžam gaidam, kad paliks labāks laiks. Diez vai paliks. Vēl jau 5 vakarā gandrīz. Jā, te mēs pat tās bijām iekšā un gaidījām lietu. Kad beigsies lietas. Rebuļi jau krāt. Ir kaut kādi drusciņi pēc 5 vakarā. Mākonīši virzās gar zemi. Te var iekāpt un braukt zemē, ja grib. Par 8 eiro viena osoba.
Te ir darba laiks 8:30 līdz 18:15. Jā. Tikai tas mākonis iet, paskaties. Tūlīt vējš viņu nopūtīs rekur nost. Izskaties, kā viņi te iet kādā tempā rekar. To jau nopūta, redzi, kā viņš Jā. Nu, kur te viņi rāda? Pūšam Kur tas parādās, viņš jo rāda? kā rekur, redzi, kā šito pūšam. Nu, jā, tev uz tās virsotni var uzkāpt, ja ļoti gribi. Mēs kāpsim. Man rokas drebu. Un ir augstī, Es te kāpjam teicu. lejā. Ir brīdis, kad vēl nav mākonis neviens. Man liekas, ka būtu bijis jākāp augšā. Bet mākoņi te rodās ātri. Man liekas, ka ja mēs uzkāptu kalnā, jau atkal būtu kārtējs mākonis. Reāli skatoties. Reku jau viņi tur veļās. Tas vēja nav. Vējš nav vispār. Bet tie mākoņi kaut kā ceļo tomēr. Baigais klusums visapkārt. Klusums un miers. Pēdējais kāpiens laikam šogad. Smuki. Tatri. 2014. gada 7. augusts. Apmēram 5:30 vakarā. Nu tā, mākonītis apēda mūsu kalnu. Tielai ar vadapadu koku redzama. Mēs, kā teicu, 2 gadus atpakaļ staigā. Viens fotogrāfs te baigi ņemās. Nevar viņus sasmērēt.